Mēs esam pēršu ģimene un mēs saimniekojam zemnieku saimniecībā Dobelnieki. Nodarbojamies ar briežkopību un mēs atrodamies Ogres novadā, Ogres gala pagastā. Sākotnēji, kā mēs sākām nodarboties un atvedām dzīvniekus šurp, viņi, protams, bija bikli, jo jauna vieta, svešas mājas, bet ar gadiem ejot un arī redzam, ka brieži, kuri ir pie mums jau dzimuši, saimniecībā kļūst arvien drošāki un pazīst gan barību, gan to, ka mēs ar spainīšiem ejam pie viņiem, tūlīt vērsim vārtus vaļā. Jāteic, apmeklētāju lielākais prieks šķiet tas, ka tik tiešām, lai arī cilvēki pirms braucis uz šejieni noskaidro, vai tiešām briedis būs rokas stiepiena attālumā, tomēr atbraucot viņi tiešām ir pārsteigti, ka var redzēt dzīvnieku tik tuvu, un it sevišķi no tām ģimenēm, kurās ir mednieki, ka ir iespēja šo dzīvnieku redzēt dienas gaismā un tiešām caur žogu rokas stiepiena attālumā. Meklējam kaut kādu nišas produktu, nišas lietu, ar kuru mēs varētu strādāt, kas būtu pašiem interesanti. Un nonācām pie tiem briežiem, kas pašiem asociējās ar ļoti tādu majestātisku un skaistu dzīvnieku, ar kuriem paši gribētu arī, lai viņi ir mums tajā pagalmā, jo tā saimniecība mums nav pārāk liela, ja mēs skatāmies tādu kopējo saimniecības fonu. Mums tas bioloģiskais status, kas bija arī uzsākot to saimniekošanu, varbūt bišķi arī savalkot kopā to, kāpēc brieži, tāpēc, ka arī noteikti zinājām un gribējām to savu ēdienkarti papildināt ar veselīgu un ekoloģiski tīru gaļu. Mēs apzināmies to, ka mēs esam maza saimniecība, ka mums jāiet nišas produktā iekšā, ka mums jābūt bioloģiskiem, un attiecīgi mums arī ir jādomā par to, kas ir tas produkts, ko mēs varētu piegādāt gala patērētājiem. Respektīvi, tā saimnieciskā darbība brieždārzam ir, mēs audzējam vaislas dzīvniekus, ko mēs varam pārdot un pārdodam citām saimniecībām. Bet noteikti, ko mēs vēl, arī ko mēs paši darām, mēs ražojam gaļu, svaigu gaļu, ko mēs pārdodam restorāniem, kas ir arī ar bioloģisko statusu. Un šeit mēs esam nu pat svaigi uzbūvētā, atjaunotā saimniecības ēkā. Respektīvi, tepat aiz sienas mums ir mājražošanas virtuve, un kur mēs no lauka mums ir izaudzēts paši produkts, kuru mēs te attiecīgais tās sienas ir kautuvi sadals cehs, kur mēs paši šo lopiņu apstrādājam, pārstrādājam, tālāk jau pārdotu gala produktā, bet paturpinājam visu to ķēdi, kad mēs šo produktu arī paši varam pārstrādāt un jau pasniegt patās uz galda. Pēc izglītības esmu enerģētiķis, elektroinženieris, ko arī noteikti redzat video materiālā, kad kopā ar saimniekošanu ar briežiem ir kaut kur esmu arī realizējis kaut kādas savas ambīcijas un enerģētikas jomas, un runājot par ilgspējīgu, teiksim tā, ilgspējīgu, es pat teiktu pareizu saimniekošanu, kad nav jāveic kaut kādas garās piegādes ķēdes, nav jāpiesaist varbūt atsevišķi kaut kādu pakalpojumu, lai tu to savu produktu realizētu. Mums ir tā ķēde tik labi, es pat teiktu labi nostrādāta, ka mēs to dzīvnieciņu izaudzējam, un mēs arī tagad faktiski viņu varam pasniegt patās uz galda. Tā ekoloģiskā pēda, ko mēs atstājam, faktiski ir minimāla vai pat nekāda. Mūs var atrast internetā www.dobelnieki.lv, Facebookā, meklējot zemnieku saimniecību Dobelnieki brieždārs, un Instagramā arī pēc tādiem pašiem vārdiem, tā kā droši meklējiet un brauciet ciemos.